Tātad pāris būtiskas lietas par pārgājienu kolku dubultu, kas ir, teiksim, tā ļoti svarīgi to ir zināt. Pirmā lieta, tās nav sacensības. Neskrieniet. Dzīve tāpat ir pārāk īsi, izbaudiet šo pasākumu. Nākošā būs tad kopējais starts. Tas nozīmē, ka 4:00 visi dalībnieki, kas stāvēs uz startu, tad tiks dot starts un visi dosies distancē 136 km garajā, tātad gar jūras krastu. Tā būs cīņa katram ar sevi, ar laiku un ar distanci, nevis vienam pret otru. Mēs nespēsim būt visur un izsakot visam līdz, tāpēc ir tāda nerakstīta likuma, kur būs jāievēro šoreiz, ka, teiksim, ja redzam, ka kādam ir slikti, tad nepametam, palīdzam, skatāmies, zvanām mums, informējam, lai varam tad tikt kopīgiem spēkiem galā. Mēs ļoti gribētu, lai visi veikt šo distanci gar jūras līniju, jo tā ir arī sākotnējā ideja. Un tas ir arī tāds viens ļoti liels drošības jautājums, jo pagājušajā bija situācija, ka ļoti daudz cilvēku gāja gar pa šoseju naktī, un tad bija ar to redzamību. Lielākā daļa esam autovadītāji, arī zinām, ka naktī īstenībā grūti redzam tie cilvēki, kas iet pa šoseju. Tātad cenšamies iet gar jūras piekrasti un mazāk pa asfaltu. Sekojam līdzi arī laikapstākļiem, jo pagājušo gadu bija pat brīžiem naktī tik vēsa no rītiem pirms saulēkta, kad nācās vilkt pat cimdus un cepurus. Tā kā sekojam līdzi laikapstākļiem arī. Izvērtējam, ņemam līdz termometru vēl visu kaut ko, jo, piemēram, slodzes laikā cilvēks nogurst un tad nespēja vairs tik labi sildīt organismu. Tas arī jāņem vērā. Sāk salti kā ziemā. Par nometnēm vēlreiz. Tātad būs 3 lielās nometnes, starts un finišs. Starts 4:00, no vieniem būs atvērta reģistrācija. Pirmā nometne ir Rojas nometne, sāk darbu no 7:00 piekdienas vakarā līdz 2:00 naktī. 7 stundas strādā, tur par galveno būs Jurģis Kociņš. Griežties pie viņa, meklējiet, jautājiet, ja kaut ko vajag. Otrā nometne, Mērsaga, Akmens nometne, tā saucamā. Tur par galveno būs tad Jānis Lūss. Šī nometne strādās no pusnakts līdz sestdienas 4 pēcpusdienā, tās ir 16 stundas. Tad mums ir tā slavenā trešā nometne, kas ir 100. kilometrā, tā nāves nometne. Tur būs pats Mārtiņš Rudzīts, Ruška, noteikti esat redzējuši video materiālos. Šī nometne strādās no sestdienas 8 līdz svētdienas 6 vakarā, apmēram tas 33 stundas. Un tad ir finišs dubultos pie glābšanas stacijas, īsti nezinām, cikos viņš vērsies vaļā, atkarīgs no ātrākā, bet tātad 11. svētdiena ir pēdējais, kad var ienākt, tad tās 55 stundas. Lūdzu, izvērtējiet savas fiziskās robežas, nepakļaujiet sevi bezjēdzīgam riskam. Mums veselība ir tikai viena, attiecīgi neguļiet šosejas malā, kā bija pagājušo gadu, vai arī autobusu pietrās. Ja vēlaties pagulēt, tad kaut kur drošā vietā mežiņā apakšā kaut kas, lai nezaudē tik daudz siltumu pret zemi, un tad normāls guļamais vai skatieties kādu laikapstākļu. Noteikti pavadiet laiku plānojot, nešaiet tā uz dullo, nebraucat uz startu un vienkārši nesākat iet, bet paplānojiet, paskaties distanci, lielākās pilsētas, upes, pavadiet laiku domājot. Mēs mums dodam ļoti daudz informācijas, izmantojiet to, apsties Facebookā, iziet cauri visam tam pasākumu aprakstam. Nekautrējieties jautāt un zvanīt, gan maniem kolēģiem, jo tāpēc jau mēs esam, tāpēc arī mēs dodam savus kontaktus, lai pēc iespējas vairāk jums būtu skaidrs pirms pašu pasākumu. Noteikti sagādājiet savu nocelšanas transportu, kas jūs varētu jebkurā dienas laikā uzvākt no jebkuras vietas šajā piekrastes līnijā 2-3 stundu laikā. Jo mēs nespēsim, protams, mēs pieslēgsimies, ja būs nepieciešamība ārkārtas kādu kaut kur evakuēt, bet mēs ar to nenodarbosimies. Parūpēties paši par sevi. Tas būtu tādas svarīgākās lietas, kas ir arī ļoti nopietnas, tas tā īsumā būtu viss. Ja ir kādi jautājumi, tad rakstiet, nekautrējieties un plānojiet, domājiet. Un tiekamies Kolkā. Kolkas ar Balto priežu kapsētā 29. maijā. 4 ir starts, tad 3:30 būtu labi, ja mēs visi tur būtu un mēs varētu novadīt instruktāžu un tad palaist uz distancē. Paldies!